Rūpnieciskajā automatizācijā inovācijas ir galvenais progresa virzītājs. Ieviešot jaunas tehnoloģijas, ražotāji cenšas paaugstināt produkcijas apjomus. Starptautiskajā izstādē Tech Industry 2016 kompānija Rīgas Sesoma demonstrēja jaunākās iekārtas. Uzņēmuma apakšvienība CNC Service specializējas rūpniecisko iekārtu programmējamo vadības sistēmu izstrādē. Savā stendā uzņēmuma speciālisti demonstrēja amerikāņu ražotāja Multicam jaunāko frēzēšanas iekārtu Apex 3. Augstas precizitātes iekārta dod iespēju apstrādāt metāla, plastmasas, koka, organiskā stikla un citu materiālu daļas. Griešanu var vienkārši veikt izmantojot kompjuterprogrammas, kas izveidotas konkrēti šai iekārtai. Šāds frēzēšanas darba galds nepieciešams uzņēmumiem, kas ražo dekorus, reklāmas produktus, veido gravējumus, 3D formas. Iekārtai iespējamas dažādas darba virsmas atkarībā no izgatavojamās detaļas gabarītiem. Vakuma formēšana ir tehnoloģija, kas ļauj izveidot dažādas plastmasas formas. Šī tehnoloģija tiek plaši pielietota vides reklāmā, pārtikas un iepakojumu ražošanā, autobūvē un citās nozarēs. CNC Service stendā apmeklētāji iepazinās ar angļu ražotāja Formeh vakuma formēšanas iekārtu. Iekārtas darbības pamatā ir plastmasas loksnes karsēšana līdz augsti elastīgam stāvoklim. Vakuma iespaidā tiek izveidota nepieciešamā forma. Mūsdienu tehnoloģijas dod iespēju izveidot jebkuras formas produktu no glancētiem, matētiem, reljefiem un krāsainiem polimēra materiāliem. Izstādē Tech Industry 2016 CNC Service pirmo reizi prezentēja Latvijas uzņēmumiem vācu ražotāja Alva Pūr augsti izturīgo materiālu. Tie ir alumīnija pulvera un sveķu maisījuma bloki. Porainais materiāls ļoti labi pakļaujas vakuma apstrādei. CNC Service piedāvā frēzēšanas, lāzera, plazmas iekārtas, kā arī hidroabrazīvās griešanas darba galdus. Kompānija arī nodrošina iekārtu pēcpārdošanas tehnisko apkopi. Pilns CNC Service piedāvājums apskatāms kompānijas mājaslapā.